mēstules, izskaitļojuši datu drošības kompānijas Kaspersky Lab speciālisti. Lai gan ir uzskatāms, ka martā surrogātu pasta apjoms ir nedaudz sarucis, tomēr nelūgtas reklāmas sūtītāji martā plaši izmantojuši lieldienu tematiku Svētā Patrika dienu Īrijā un ASV un citus pasaules politiskos notikumus. Piemēram, Venecuēlas prezidenta Hugo Čavesa nāve kalpojas par iedvesmu daudzu krāpniecisku vēstuļu radīšanai. Tajās saņēmējus aicina iesaistīt schēmā it kā no slepeniem kontiem iegūt Čavesa kādai mīļākajai atstātu naudu vai atgūt naudu kaut kādam Venecuēlas uzņēmējiem par naftu palikusi parādā kāda Āfrikas valsts. Martā turpinājas arī parastā pikšķerēšana ar mērķi vai nu izkrāpt personas datus, paroles, lietotāju vārdus vai arī aizvilināt saņēmējus pievienot failu vai interneta lapu, kas patiesībā ir datu vīrusu perēklis. Biznesa ziņas sadarbībā ar SEB banku. Bez 10 minūtēm pulkstenis ir 8, un labrīt Latvijā ieradies pirmais šī rīta viesis. Ilarions Girses saka labrīt. Partijas par dzimto valodu Rīgas pašvaldību vēlēšanas saraksta pirmajam numuram arī Rīgas mēra kandidātam. Labrīt! Labrīt! Cilvēki jūs varbūt tik labi nepazīst kā dažus labus citus Rīgas mēra kandidātus, piemēram, Ušakovu vai Ēlerti. Jūs pāris vārdos par sevi pastāstīt, kas jūs esat? Galvenais, ka esmu cilvēks. Jā. Un lielāku priekšroku dodu godīgumam, kas, manuprāt, politika šodien ir ļoti reti sastopama vērtībām. Bet no kurienes jūs esat? Kas ir jūsu pagātne? Esmu rīdzinieks, piedzimies 81. gada, pabeidzies divas augstākas iestādes, man ir juridiska izglītība, diezgan veiksmīgi strādāju kā algots jurists un pēdējos 5 gadus strādāju sevis pašu labā. Jā, par to juristu karjeru kolēģi no TV3 mēģināja izdibināt, kam tad jūs beigās esat palīdzējis, jūs tā ļoti nelabprāt stāstījāt viņiem. Tas ir profesija daļa, konfidencialitāte. Piemēram, ja jūs būtu mans klients un es taisītu jums kaut kādas lietas, un pēc tam man kāds jautātu par jūsu lietām, vai jums patiktu, ja es viņam pastāstītu. Man ir ko pastāstīt. Bet, par citiem? Nē, tas ir viena lieta, bet kas ir tie cilvēki? Bet tur bija tieši tāda lieta, ka viņi saka, ka es nevēlos runāt par savu pagatni. Nē, es labprāt. Viss, kas attiecas uz mani un kam ir nozīmē publiskai sfērai, es pilnīgi atklāts. Bet viss, kas attiecas uz maniem uzticētājiem, paliks slepumā. Jā. Bet tas nerada nelielas tādas aizdomēnu par jums, par šiem cilvēkiem, ar kuriem jūs esat strādājuši. Tur arī ārzonu darījumi tika minēti ar lielām naudas summām. Es neredzu tur nekādu pamatu aizdomam. Jā. Par jūsu pārstāvēto partiju, par dzimto valodu, redzamākais cilvēks tur tomēr ir Vladimirs Lindermans, un šī partija daudziem asociējās ar divām lietām, ar Latgales autonomijas ideju, un arī par krievu valodu kā otro valsts valodu, kas absolūtā pretrunā ir ar valsts pamatlikumu, ar satvērsmi. Tas nemaz nav nekāda absolūta pretrunā ar valsts likumu, tas ir absurds. Mums satversme var grozīt jebkuru pantu, un tā ir latviešu kodola jurisprudences izgudrojums, ka kaut ko nevar grozīt. Tā nav. Pat tos pirmos pantus, 77. satversmes panta, ir paredzēta grozīšanas kārtībā. Tad visi tie stāsti, ka mums ir kaut kas neaizskarams, negrožams, tā ir absurds. Un pat nerunājot juridiskas kategorijas, tīri cilvēcīgi, kā tā var būt, ka tauta nevar īstenot savas tiesības uz pašu noteikšanas. Un tas arī izpaužas, ka grozīt notikumus, pēc kuram tā dzīvo. Var īstenot, naturalizējoties? Bet, nē. Runa ir par valodu ir viena runa, par pilsonību ir otra. Un priekš kam jānaturalizēt cilvēkiem, kuriem bija pilsonība, viņiem to atņēma. Atņēma, neskatoties uz solījumu, ka pilsonība būs visiem. Piemēram, ja jums ir kāds, es nezinu, jums nokārtojat tagad eksāmenu, ka jūs esat cilvēks un ka jums ir tiesības uz cilvēka tiesībām un pamatbrīvībām. Vai jūs tas apmierinās, tāds piedāvājums? Es domāju, ka ne, jūs protestēsiet. Un tieši tāpēc mēs protestējam par to nepilsonību. Bet mēs visi ļoti labi saprotam šo te vēsturisko fonu, padomju okupāciju un visu pārējo. Tas ir ļoti strīdīgs jautājums. Vai šī okupācija bija vai ne? Jūs sakat, ka nebija?
Es uzskatu, ka tā nebija okupācija, tā izpratne, kā valsts to tagad deva. Jā. Vai kandidējot uz Rīgas pašvaldību kā deputātam, kā Rīgas mēram, jums šīs idejas par Latgales autonomiju un par Krievu kā otru valsts valodu arī ir galvenais, vai kandidējot uz Rīgu, jums ir citi programma, citi mērķi? Ne, Rīgai mums ir atsevišķa programma. Protams, mēs visus tos 5 pamastpunktus, kas ir mūsu partijas programma, mēs arī īstenosim Rīgai, jebkura pašvaldībā. Un papildus klāti ir daži racionāli piedāvājumi, gan saimniecīskā daļa, gan, piemēram, Rīgu mēs domājam uztaisīt par Eiropas mēroga Krievu valodas mācības centru, jo tā ir unikāla vieta visa Eiropa, kur cilvēki Krievu valodīga vide var apgūt vienu no pieprasītākām valodām pasaulē. Krievu valoda ir viena no 6 ANO oficiālām valodām. Un mēs neizmantojam šo priekšrocību. Cilvēkiem nevajag vīzu, lai atbrauktu šeit no ārzemēm, un Krievu valoda tur aug pieprasījums pēc Krievu valodas. Bet vai ar to būtu jānodarbojās pašvaldībai? Jā, tāpēc, ka tā piesaista naudu, tā piesaista interesi pēc pilsētas, pēc tās kultūras, un arī cilvēki brauc šeit tērēt naudu. Ja tas tā būtu, tad visticamāk privāta biznesa jau to ideju jau būtu uzvodis. Jā, bet privāta biznesam nepietiek, organizācijas spējas, un arī to ir grūti darīt par spīti valsts politikai un arī pašvaldības politikai. Jo mums tagad pašvaldības politika valodas jautājumi ir tā, ka Rīga tomēr ir latviešu pilsēta, bet tā nav latviešu pilsēta. Ja tā kategorizēt, tā ir Krievu pilsēta, jo Krievu valodīgi šeit ir vairākums, un Krievi šeit ir vairākums. Latvieši ir mazākums, 41%. Un es domāju, ka pilsētas kultūras vīdi jāsakārto atbilstoši pilsētas dabai, nevis kaut kādam izgudrojumam. Bet jūs saprotat, ka valodas jautājumā, mums ir bijis šis te referendums, un tur pārliecinoši tomēr Latvijas iedzīvotāji ir teikuši, ka viņi grib saglabāt vienu valsts valodu, latviešu valodu, un tas attiecās arī uz Rīgu. Vai tā tomēr nav tāda tukša salmu kulšana, ka jūs mēģināt šo te ideju ar vienu uzturēt dzīvi, redzot, ka tā nebūs nekad atbalsts šeit? Tā būs atbalsts, un latviešiem būs jāpiekrīt tam, ka Krievu valoda šeit ir Latvijas neatņemama sastāvdaļa. Bet tas jau vienreiz neizgāja cauri. Un mēs nāksim vēlreiz. Jā, bet rezultāts jau būs tāds pats? Nebūs tas pats. Kas jums liek domāt, ka rezultāts būs citādāks? Es domāju, ka latvieši tomēr nāks pie vesela saprata. Un piemēram, Latgalē vairākums nobalsoja par. Rīga 37%, ja es nemaldos. Un demokrātija, mūsdienu demokrātija, nesastāv tikai no vairākuma gribas. Tas ir mērama ar to, kā ciena mazākuma griba. Un 37%, un Rīga vispār, kā es teicu, krievvaldīgi ir vairākums, tā ir to, ko jāciena. Es domāju, kā Latvijas iedzīvotāji latvieši varētu atbalstīt šo te ideju, ņemot vērā, ka, piemēram, arī Rīgas šajā te kandidātu sarakstā ir atrodams cilvēks, kurš ir izteicies, ka nav notikusi latviešu deportācija. Tā ir muļķības, ko latviešu plašu mediju līdzekļi tiražē. Viņš nekad nav noliedzies. Gilmans pats bija deportēts. Un to jums precīzi jāatspoguļo. Viņš tikai teica, ka nevajag radīt... Viņš ir apšaubījis. Nē, viņš nav apšaubījis. Viņš ir apšaubījis virkni mītus, ka deportēja latviešus, deportēja krievi, bet tā nebija. Liela daļa no tiem, kur deportēja, nebija latvieši. Te bija gan krievi, gan ebreji, gan poļi, gan ukraini, gan baltkrievi, viss, kas šeit bija, ir cietuši no tā. Un viņš arī ir apšaubījis, ka tas praktiski bija pēc nacionālas pazemes. Tā nebija. Ja viņš noliedza latviešu genocīdu, es arī noliedzu. Nekad nenotika latviešu genocīds. Jā. Sakiet, lūdzu,
16. marts un 9. maijs šie divi datumi, kur notiek liels politiskās spēles. Vai arī tas, ka jūs akcentu liekat uz šīm te valodas un etniskajām lietām, šo Latvijas vai arī Rīgas politiku patiesībā ļoti nebremzē, ka patiesībā pilsētā ir svarīgāki saimnieciskie jautājumi nekā šie etniskie un valoda jautājumi. Tas rada tikai liels problēmas. Nē. Tā ir tikai vārdi, ka pašvaldība ir tikai saimnieciska lieta. Tā nav. Tur ir liela vieta politikai, ir tīpaši Rīgai, jo Rīga ir galvaspilsētā. Un attiecībā uz tiem datumiem, ko jūs minējat, vienu, manuprāt, stingri jāizliedz, un pašvaldībai jāturas pie aizlieguma. Rīgas pašvaldība šogad Nils Ušakovs centoties dabūt latviešu balsis, tomēr tādu liekulību to atļaut, to gājienu. Un Krievijam viņš pamatoja, ka ir tiesas spriedums, bet vienalga, kas ir tiesas spriedums, ir Eiropas komisija pret rasismu un intoleranci ir teikusi, ka tā ir fašisma, nacisma izpausmes, un tos ir jāizliedz sistematiski un jāturpinā. Un tā autoritāte ar lielu autoritāti iestāde ir paudusi sašutumu par to, ka tiesu vara atceļ to aizliegumu un rekomendēja pašvaldībai turpināt aizliegt. Un ar mūsu dalību doma, vismaz mēs darīsim visu, lai tas notiktu. Un pat ja būs atļauts, tad mēs ņemsim piemēru no Dresdenā deputātiem un tiešām darīsim faktiski tā, lai šis gājiens būtu neiespējams. Par vēstures jautājumiem, es domāju, mēs te varētu interviju veselu stundu runāt, bet atgriežoties pie šiem te strīdīgiem datumiem, jūs sacītais neveicina integrāciju, neveicina sabiedrības saliedētību par ko ir, runājis prezidents jau pirms gada, bet ka vajadzētu savstarpēji tomēr šos te strīdus mazināt. Tas, ko jūs sakat, tas tikai un vienīgi veicināt. Bet mazināt uz krievvalodīgu intereses pamatā, manuprāt, nav godīgi. Jo tad vajag vismaz abam pusam piekāpties, bet nevis pielīdzināt 9. māju 16. martam. Tas, manuprāt, ir aizvainojums tiem, kuri uzvarējuši nacismu. Mums jānoslēdz saruna ar saimnieciskiem jautājumiem. Daudz rīznieks interesē arī komunālajie rēķini, ielu stāvoklis, bērndārs, rindas. Jums ir piedāvājums šīm lietām? Liela daļa mēs atbalstīsim sociāli novirzīto politiku, kas īsteno pašreizējā pilsētas vara. Un mums arī ir konstruktīvi piedāvājumi, kas attiecas uz zemes nomu, kas ir zemes daudz stāvokļu mājām, kas attiecas uz Rīgas siltumu. Rīgas siltumam jākļuv pašvaldības īpašumu, valstī jāatņem tur daļu. Nav nekāda pamatojuma, lai valsts būtu daļas turētājs. Arī attiecība uz bērnu dārziem jāturpina to politiku, kas ir. Jāuzlabo dažas lietas, un mēs pie tā strādāsim. Ilarajons Girs, es saku lielu paldies šorīt par sarunu partijas par dzimto valodu sarakstu līderim Rīgā, Rīgas mēra kandidātam. Paldies jums! Šobrīd pulkstenis rāda 8:02 minūtes. Mēs turpinām ar ziņām. Adar, lūdzu. Labrīt, pulkstenis ir 8:02 minūtes un stāstīšu par to, kas šobrīd notiek Strenčos. Vēl pirms pusstundas sazinājāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kur ziņoja, ka plūdu draudu Strenču iedzīvotājiem nav, taču acīm redzot situācija ir nedaudz izmainījusies. Un šobrīd glābšanas dienests ziņo, ka ūdens līmenis pieaug par aptuveni 3 centimetriem stundā. Saglabājoties šādai tendencei, sagaidām